Iedomājieties, 11 triljonu aktīvu pārvaldnieks Vanguard akceptē Bitcoin ETFs. Ja kādreiz viņi bija skeptiski uz to, ka vispār kaut kas tāds viņiem būs, tagad tas viņiem ir pieejams, un atveroties Ņujorkas laikam, pirmajās 30 minūtēs bija 1 miljards volume, jeb apjoms. Ja mēs paskatāmies uz Bitcoin šodien, mūsu tirgus noteikti turpina priecēt, un Bitcoins lokāli ir izveidojis lower high un higher high, kas tad trends uz augšu, kas ir pozitīvi. Protams, rokas plaukšanāt vēl nevaram, viss vēl var pamainīties. Polijas prezidents uzliek veto stingram kriptovalūtas regulējumam, jo to, ko viņš saka, tās apdraudot pilsoņu brīvības un inovācijas. Federālā rezerve banku sistēmā iepludina 13,5 miljardus ASV dolāru, kas ir otra lielākā likviditāte kopš Covid krīzes. Apvienotā karaliste pieņem likumprojektu, kas paredz īpašuma likumu digitāliem aktīviem, tā izskaitā kriptovalūtai. Un kriptovalūta tagad skaitās kā personīgais īpašums.